Sieva jautā vīram, nu, vai tu mani mīli? Viņš saka, ja kaut kas mainīsies, tad es tev pateikšu. Ja. Kaut kur kāds dienā ir pateicis, ja, un tad paiet gadi, un tas ir jāsaka visu laiku. Tas ir jāatgādina. Nevis jāatgādina, Dievs jau zina, bet Tu apliecini. Tu apliecini, jā. Un tas jau ir par attiecībām. Tas ir par attiecībām. Kādā vēstulē bija teikts, ka lai mēs esam kūti runāt, čakli klausīties. Un es domāju, reizēm tas ir ar Dievu, vai bieži vien tas ir ar Dievu. Nevis atnākt, Dievs tagad man ir, es tev pateikšu, ko man vajag, un nober sarakstu, bet pavadīt laiku, randiņš, tā kā ar labāko draugu, tev patīk, tu negribi, ka tas laiks beidzas. Tu esi gatavs vienkārši būt tūmā, vienkārši būt blakus, tev patīk. Tur nav pat jārunā. Kādā brīdī ir jārunā, jāizsaka, kas ir sirdī, jāizsaka vajadzības, jālūdz, jāprasa, ko tālāk, kāds nākošos solis, un jāklausās, jāļauj Dievam runāt. Un reizēm vienkārši būt Dieva klātbūtnē. Un tas ir tas lūkšana laiks. Lūkšana ir kaut kas vairāk, ne tikai kādas frāzes izteikt, tas ir laiks ar viņu.